Es neredzu. Ah. Mhm. Labdien, 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 mīļie projekta dalībnieki! Man ir ārkārtīgi liels prieks jūs sveikt šajā izaugsmes projektā, sākt savu lietu, jo apsveicami ir tas, ka mēs, protams, saskatīt dzīves iespējas un gribam kaut ko sākt darīt, lai veidotu savu dzīvi arvien labāku un kvalitatīvāku. Mani sauc Diana Pelaka, un es esmu viena no šī projekta idejas autorēm, iniciatorēm, un būšu arī galvenā, tā teikt, organizētāja un jūsu vadītāja šajā projektā visa mēneša laikā. Un nedaudz varbūt iepazīstināšu ar sevi, pastāstīšu, kas es esmu, kas es biju un kas es esmu šobrīd. Tātad mani sauc Diana Pelaka, kā jau minēju, es esmu no Alūksnes puses. Un iepriekš, kā saka, kas tu biji iepriekš, vienmēr visi jautāja. Nu, tad es iepriekš biju 10 gadus strādāju apzinīgi pašvaldības darbā, kultūras jomā, vadošajos amatos. 2 gadus nostrādāju Tautas namā kā vadītāja un pēdējos 7 gadus Alūksnes novada muzejā direktores amatā. Tā gāja laiks, līdz pēc visām pasaules pandēmijām es arī, diemžēl, saslimu un mans veselības stāvoklis ļoti pasliktinājās. Es, protams, kā jebkurš apzinīgs cilvēks, gāju pie ārsta, meklēju šos veselības risinājumus, jo tātad manas šīs problēmas bija īsumā ātri izstāstīšu, tātad galvas sāpes, liels enerģijas trūkums, arī alerģiskas reakcijas, kas man bija uz rokām, un arī trauksmes sajūta līdz ar to, jo es nesapratu, kāpēc man tik jaunai sievietei ir jau šādas te veselības problēmas. Un, diemžēl, es par laimi īstenībā, par laimi, jā, es tātad pie tradicionālajā medicīnā savas veselības problēmas neatrisināju un sāku meklēt citu ceļu, citus risinājumus. Un laimīgā kārtā es atradu Koraļu klubu, atradu mūsu veselības koncepciju, un šādā te veidā es tiku atpakaļ pie savas enerģijas, pie savas veselības, un pat vēl labākas, kā, nezinu, kā pirms gadiem 10, 10, 15. Nu, lūk, un kā es vispār sāku šeit iegāju biznesā? Tātad, atrisinot šīs te veselības problēmas, es ļoti iemīlējos šajā te produktā. Es sāku saskatīt dzīves iespējas, es sāku sapņot, es sāku nebaidīties sapņot, jo īstenībā man liekas ļoti liela daļa cilvēku šobrīd pat baidās sapņot lielus mērķus, jo baidās, ka viņi tos nesasniegs, ka tos neizdosies sasniegt un būs šī te rūgtuma un nožēlas sajūta par to, ka tu neesi sasniedzis savā dzīvē to, ko tu vēlies. Un man šajā te pārejas posmā arī sāka atvērties acis uz plašāku pasauli, un arī neskatoties uz to, ka es tik tiešām ieņēmu augstu amatu tātad pašvaldības darbā, man tik un tā šo te ienākumu, šo te finanšu līdzekļu nepietika. Es vienmēr dzīvoju no algas līdz algai. Man ir 2 bērni, viņi jāskolo, jāsūta augstskolās, arī es pati mācījos augstskolā, tā, kā saka, augstākās izglītības ieguvu un tā. Un es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā. Kāpēc man, kura ir tik tiešām tāds ievērības cienīgs amats, kāpēc man nepietiek šo te finanšu līdzekļu? Un es sāku meklēt papildus iespējas nopelnīt. Un tādas es ieraudzīju šeit, Koraļu klubā. Sākumā man tas bija tik tiešām doma, ka tikai mazliet piepelnīties, tā teikt, ja, bet ar laiku es sapratu un ieraudzīju, ka šeit ir tā vieta, kur es vēlos būt, jo šeit piepildās sapņi. Es redzēju līderus, es redzēju reālus cilvēkus, kas ir sasnieguši ļoti, ļoti fantastiskus un augstus rezultātus. Un tik tiešām šeit cilvēks ir novērtēts, un tāda arī gribu būt es. Un jau tieši gads riņķī ir apkārt tam, kā es vairs neesmu darba attiecībās ar pašvaldību, bet es esmu nodarbināta pati pie sevis,
šeit Koraļu kluba uzņēmumā. Šobrīd teikšu tā, ka gada laikā ir sasniegts diezgan daudz. Esmu atvērts smaragds un veidoju nu jau savu komandu. Un šajā te komandas veidošanas posmā ir ļoti, ļoti būtiski šis te atbalsts, šis te mentorings, ja, šis te atbalsts, kā palīdzēt augt jaunajiem cilvēkiem, jaunajiem līderiem. Jo es atceros sevi šajā laikā, kad es sāku šo te biznesu, man bija ārkārtīgi svarīgi, ka man ir šis te balsts, ka man ir cilvēki, kas man palīdz, kas mani saprot, ar ko mēs runājam un domājam gandrīz vienādi, ja, ka man ir kāds, kam paprasīt padomu, tas ir tiešām milzīga vērtība, tāpēc, mīļie, es jūs tiešām apsveicu un aicinu sekot kārtīgi šim te projektam, jo mēs iedosim jums pašu labāko, jo ar jums strādās fantastiska komanda, gan mēs, veselības treneri, uzņēmēji, meistari, līderi ar lielo burtu, kas ir jau tiešām ļoti daudz ko sasnieguši, tāpēc man ir prieks jūs sveikt šajā projektā. Tātad nedaudz par to, kāds tad ir šis projekta mērķis. Ja? Tātad šis mērķis ir šis profesionālais atbalsts Koraļu kluba partnerattiecību biznesa veidošanā. Ja? Tātad mēs palīdzēsim jums spērt šos pirmos svarīgos soļus. Uzdevumi, kādus mēs veiksim, ir tātad pirmkārtām šī te būs dalīšanās, mācīties dalīties ar savu rezultātu, mācēt dalīties ar projektu vai veselības rezultātu vai biznesa rezultātu un tātad veidot šo te sadarbību. Tālāk mēs, protams, sāksim veidot katru savu šo te klientu loku, jo, protams, mūsu biznesa balstās uz to, lai mums būtu klienti, lai būtu punktu apjoms, jo tā aug mūsu šis te biznes un mūsu ieņēmums veidojas. Tālāk arī, protams, mēs esam ļoti ieinteresēti, lai katrs no jums saņem šo te pirmo bonusu, kas būs vai nu jau tāds minimāls, vai jau ar plus 50 eiro bonusa prēmiju, ja, bet par to jūs visi uzzināsiet tālāk. Un arī, protams, veicināt jums šo te pašizaugsmi, šo te pašvērtējumu pacelt, šo te tādu, nu, kad es esmu stabils savā vietā, es zinu, ko es gribu, un lai kādi vēji pūš, visi pūtīs pāri, ja, bet es esmu šeit un es palieku šeit un veidoju savu biznesu ar tik tiešām perspektīvām iespējām. Tā, un tālāk, Kārli, varbūt var uzlikt jau mums nākamo pirmo slaidiņu. Jā, tātad uz ko vispār balstās šis te mūsu biznes un kas ir šī te veselības koncepcija, ar ko tad mēs strādājam? Tātad īsumā izstāstīšu šos te pamatprincipus. Principā tātad cilvēks sastāv no 12 orgānu sistēmām. Tas ir sirds un asinsvadu sistēma, kaulu muskuļu sistēma, nervu sistēma un tā tālāk. Un katra šī te sistēma sastāv no atsevišķiem orgāniem, kā mēs zinām. Ja? Tur sirds, aknas un tā tālāk. Orgāni sastāv no audiem, un audi sastāv no šūnām, no šīm te mazajām šūniņām, kas arī dzīvo mūsos. Un kā ir šajā te tradicionālajā medicīnā, tā mūs diemžēl ir sadalījusi pa daļām, kā saka, ja, viens ārstē galvu, viens nervus, viens kaulus, un tātad viņi darbojās šajā te orgānu un orgānu sistēmu līmenī. Mēs Koraļu klubā darbojamies šūnu līmenī, jo tātad Koraļu kluba koncepcija sastāv no organisma attīrīšanas un atjaunošanas šūnu līmenī, jo mēs skatāmies uz organismu kā uz vienu kopīgu veselumu. Un tātad, kāda ir šī šūnu reģenerācija? Tātad, ja mēs iedomājamies, ka šūna ir šī mazā zivtiņa, kas ir mūsu akvārijā, un tātad šeit šūniņai arī gribās katru dienu ēst, katru dienu dzert un dzīvoties ļoti foršos un labos apstākļos. Un tātad šī zivtiņa, šī šūniņa ir šūna, kas dzīvos starp šūnu šķidrumā. Un cilvēks tātad sastāv 70% organismu sastāv no ūdens. Un kas tad ir šeit zivtiņai nepieciešams? Ja, tātad katrs orgāns, ja mēs iedomājamies, sastāv no
miljardiem šo te šūniņu, un ko tad tai vajag? Tai patiesībā daudz neko nevajag, viņai pietiek ar dažām tādām bāzes lietām, ko, diemžēl, cilvēkam ir ļoti grūti mūsdienās ievērot. Kā pirmais, tas ir skābeklis. Skābeklis, ko šūnām piegādā ūdens. Ūdens, tātad ūdenī mums arī ir ļoti būtisks šis elements, jo tur mums ir svarīga šī ūdens kvalitāte. Lai tas būtu tātad bioloģiski pieejams ūdens, bagāts ar mikro-makro elementiem, tāpat arī dzīves ūdens, ja, kur šis oksidēšanās, reducēšanās potenciāls ir ar mīnuszīmīti. Par to jūs vairāk arī visu zināsiet. Mēs noteikti ieliksim arī papildus lekciju, tādu paplašināto, ko jūs mierīgi varēsiet lēnā garā noskatīties. Bet tātad, jā, šim ūdenim ir jābūt strukturētam ar zemes virsmas spraigumu, sārmainām. Tātad ir ļoti daudz parametri, kādos ir jādzīvo šai šūnai. Tātad mūsu šūnai ir vajadzīga arī attīrīšanās. Kā nākamais elements ir attīrīšanās. Attīrīšanās no sēnēm, parazītiem, baktērijām, vīrusiem, jo tātad šī šūniņa, ja jūs arī ziniet, droši vien esiet redzējuši akvāriju, kas būtu, ja cilvēks šo akvāriju netīrītu. Ja šī šūniņa, šī zivtiņa dzīvotu visu laiku šajā akvārijā, kur viņa nokārtojas, ēd, dzer, dzimst, mirst, ja tas būtu vienkārši ārprāts. Tad tā kā mums šī šūna ir jāiedomājas kā tāds akvārijs. Tālāk, tātad šī aizsardzība. Aizsardzība mums arī ir nepieciešama no dažādiem brīvajiem radikāļiem, no visādiem magnētiskajiem laukiem, un arī tagad, ja kad kaut kādi vispār Ēģiptes putekļi nāk, ja tas ir ārprāts kaut kāds, mums ir jādomā, kā mēs šo zivtiņu aizsargāsim. Un, protams, uzturs. Uzturs, kas šai zivtiņai ir katru dienu nepieciešams, tās ir aminoskābes, mikro-makro elementi, dažādu grupu fermenti, taukskābes un vitamīni, kas šai šūnai ir vajadzīgas katru dienu. Būtībā, ja jūs atcerēsieties šo zīmējumu, šo akvāriju, tad es domāju, problēmu nebūs, jo tātad skābeklis, ūdens, uzturs, attīrīšanās un aizsardzība ir tās lietas, pamatvajadzības, kas ir vajadzīgas mūsu šūnai. Varkārli, slēgt mani atpakaļ tagad šobrīd. Un tātad, jā, tātad šīs ir tās pamatlietas, ar ko mēs tad Koraļu klubā arī nodarbojamies, ja, kad mēs palīdzam uzturēt šīs šūnas, paildzināt šai šūnai šo dzīvību un līdz ar to arī sev pašiem. Tā, un iesim šobrīd tālāk. Tātad, kā nākamo spīkeri, es aicinu pieteikšu Sintiju Kalēju. Sintija Kalēja arī šobrīd, cik zinu, vēl strādā algotā darbā, bet jau arī ir saskatījusi biznesa iespējas šeit Koraļu klubā. Un Sintija mums pastāstīs par, kas tad ir Koraļu klub, kādi ir šie virzieni un nedaudz par kompāniju. Lūdzu, Sintija. Labvakar visiem! Man ir patiesi prieks mums redzēt tik kuplā skaitā, un man arī ir gods īstenībā stāstīt par pašu kompāniju. Un kompānijas misija īstenībā sakrīt arī ar manu misiju, jo es uz šo kompāniju atnācu ar tekstu: ūdens nevar būt slikts, ūdens ir labs, un ja šī kompānija reklamē ūdeni, tad tas ir ļoti labi priekš manis. Kompānijas misija tā arī saucās padzirdīt visu pasauli. Un šī misija īstenībā ir ļoti burvīga, un tas sakrīt ar manu dzīves mērķi. Kompānija ir dibināta 1998. gadā, un šogad Koraļu klubs svin 25 gadu jubileju. Un droši vien jūs esat jau arī pamanījuši, kad kompānija piedāvā dažādas interesantas lietas sakarā ar šo savu jubileju. Kompānija ir dibināta Kanādā, Toronto, un kompānijai pārstāvniecības ir atvērts jau 31 valstī.
Tas nozīmē principā, ka, ja es gribu strādāt šajā kompānijā, tad es varu to darīt visā pasaulē, jo ir kopā kompānijai vairāk nekā 350 ofisi, un produkti tiek piegādāti uz 127 valstīm. Tātad, principā, nav jāstraucās ne par loģistiku, ne par ofisiem. Ja es gribu kādā citā valstī strādāt šajā kompānijā un veidot savu biznesu, tad tur var atrast ofisu un var bez maksas, pie kam arī tiek piedāvāts šīs telpas, kā arī kompānija piedāvā administratīvu atbalstu un arī informatīvu atbalstu, kas man ļoti īstenībā šeit patīk. Ražotājas valstis kopā ir 13, un ražošanas veidi tiek sadalīti divās daļās. Viena daļa produktu tiek ražoti ASV, un pārējie produkti tiek ražoti vēl 12 valstīs. Tā ir Vācija, Francija, Norvēģija, Kanāda, Krievija, Japāna, Taivāna, Dienvidkoreja, Armēnija, Nīderlanda, Bulgārija, Slovēnija, arī Krievija. Un ar šīm valstīm savukārt ir noslēgti līgumi, un šīs valstis ražo produktus pamatojoties uz līgumiem. Kompānijai ir 5 nemainīgi pamatprincipi, kas arī tiek ievēroti. Tā ir kvalitāte bez kompromisiem. Kompānija kontrolē produktu kvalitāti jau sākot no iegūšanas brīža, no produkta, no paša auga izaudzēšanas brīža līdz pat realizācijai. Kompānija nodrošina arī maksimālu drošību produkta virzīšanā tirgu, un pie produkta strādā vislabākie speciālisti. Ir pat zinātnieku grupas, kas strādā pie šī produkta rašanās. Vēl kompānija, kas arī man ļoti patīk, atbalsta dabas saglabāšanu. Mēs varam tiek izmantot atjaunojamie resursi, un, piemēram, iepakojumus var nodot atpakaļ otrreizējai pārstrādei. Tātad vienā vilnī ar dabu iet kompānija. Tehnoloģijas bez ierobežojumiem. Tas arī ir ļoti liels pluss, jo šī kompānija nepārtraukti strādā pie produktu pilnveids, vienmēr atrod kaut ko jaunu. Šobrīd visjaunākais produkts ir planktona eļļa, kas tiek izvilkta no planktona, un kompānija nepārtraukti attīstās. Vēl kas ir ļoti svarīgi, kad visiem šiem produktiem kopā kompānijai ir ap 250 produktu, ko viņi ražo, ir 3000 certifikātu. Tātad te jau mēs varam izrēķināt, ka katram produktam ir pat vairāki certifikāti, un svarīgi ir tas, ka kompānija neizmanto ģenētiski modificētos, kā mēs sauksim, augus, neizmanto hormonus ražošanā, neizmanto pesticīdus un herbicīdus. Tas viss tiek kontrolēts caur, lai augi tiek ievākti ļoti, ļoti tīri. Ražo arī produkts bez glutēna un bez mākslīgiem aromatizētājiem un bez garšas pastiprinātājiem, kas arī ļoti svarīgi, jo daudziem cilvēkiem izraisa alerģiskas reakcijas. Un produktu testēšana notiek daudzpakāpēs. Tātad nav tā, ka tikai vienā vietā tiek testēti. Ir izveidotas komandas, kas testē šos produktus. Tātad produkts ir drošs. Un ja, piemēram, kaut kur neizaug šis augs, no kā produktu saražot, tad tas vienkārši tirgū nav pieejams. Tātad mēs pērkam kvalitatīvu un drošu produktu. Un savukārt, kādas būtu priekšrocības kompānijai, biznesam, ja mēs skatāmies uz biznesu? Tātad pirmais svarīgākais moments ir tas, ka tirgus segments ir svarīgs. Tiek domāts par visiem. Tiek domāts gan par sportistiem, gan par sievietēm, gan par bērniem, gan par vīriešiem, gan par grūtniecēm, par dažādām mērķu grupām. Un, principā, jebkurš var atrast sev vajadzīgo. Tas arī ir fantastiski. Pie kam patēriņš?
arī būtu viens no priekšrocībām, ja mēs varam patērēt principā jebkuru no šiem produktiem. Jebkurš, es jau esmu izmēģinājis arī diezgan daudz no klāsta, ja tie produkti ir ļoti, ļoti labi. Biznesu, ja mēs gribam veidot, tad tas ir svarīgi, kā kompānija neprasa šo te iestāšanās maksu. Principā nekas nav jāmaksā, tikai jāiestājās klubā un jālieto šis te produkts. Kā saka, uzreiz pie iestāšanās mēs saņemam 20% atlaidi, jau neko neieguldot. Un kas ir pats labākais un pats būtiskākais, tas, kad var darboties online. Kas šeit tiešām var strādāt visu pasauli, atrasties jebkurā pasaules malā. To arī ir Vineta pierādījusi, viņa šobrīd strādā. Viņa it kā atpūšas, bet viņa no Indijas patiesībā arī strādā. Un kas ir svarīgi? Svarīgi ir tas, ka šo te biznesu ir iespēja mantot. Tātad nodot saviem pēcnācējiem. Nu, tas no manis īsumā būtu viss par kompāniju. Paldies! Paldies, Sintija! Jā, no manas puses arī es teikšu, tik tiešām par kvalitāti šeit tiešām var nebūt vispār runa, jo tik tiešām ir neskaitāmi pētījumi. Arī šajā te mūsu mājaslapā ir pieejami pētnieciskie darbi un ir dažāda testēšana veikta, un tik tiešām šī te produkcija ir augstākā kvalitāte. Un arī vēl piebildīšu, viens no tiem ir šis te GMP certifikāts, kas ir vispār uztura bagātinātāju vidū viens no augstākajiem un viens no visgrūtāk iegūstamajiem certifikātiem pasaulē. Tā kā Koraļu klubam mums tāds ir. Tā, un tad par produktiem tātad mēs esam tikuši skaidrībā, ka tie ir tiešām kvalitatīvi, augstas klases un efektīvi produkti. Tālāk mēs parunāsim jau par biznesu, jo tātad mums šis ir biznesa projekts uz izaugsmi vērsts, un es vārdu dodu Kārlim Hofrātam, tātad uzņēmējam, vairāku biznesu īpašniekam, un man liekas, Kārlis ir tas, kurš līdz kaulam ir izkodis šo te salīdzinājumu, kas ir tīkla veida mārketings un kas ir līnija veida bizness. Kārli, lūdzu, vārds tev. Labvakar visiem. Jā, droši vien jāpastāst par biznesu, tad varētu būt tā, ka es arī uz šo kompāniju atnācu, kā ļoti daudz atnācu uz veselību. Sakārtoju veselību un ļoti ilgi negāju iekšā biznesā, tāpēc, kad, kā jau normāls cilvēks, kā jau mēs visi domājam, tātad tīkla mārketings, tas ir kaut kāds fakes, finanses piramīda un tā tālāk, produktu labi, lieciet man mierā un nekāda biznesa nebūs. Un tad gāja kāds interesants laiks, un tad es sāku tā nedaudz vairāk studēt, apmēram gadu es sāku mēģināt saprast, kas ir tīkla mārketings, pastudēju viņu, gan Krievijā, gan pēc amerikāņu materiāliem, arī ar Ukrainu bija. Un tad ir tāds, to, ko es varētu arī nodot jums tālāk, droši vien, tad jāsāk ir nedaudz ar slaidiem. Un šis ir tā saucamais naudas plūsmas kvadrants. Ja jūs, piemēram, esat lasījuši kaut ko no Kiyosaki, tad jūs sapratīsiet, kādā veidā apmēram pasaule sadalās. Tātad ir 95% cilvēku strādā, reāli ražotājs un dažādas produkcijas, un 5% cilvēku viņi reāli nodarbojas ar šī biznesa pārvaldību. Un vienmēr ir iespēja jums izvēlēties, kurā pusē jūs būsiet. Tie, kas strādā, tiem ir aktīvie ienākumi. Tad ko tas nozīmē? Kamēr jūs strādājat, tikmēr jums nauda ir. Ja mēs, skatāmies arī no skolas laikiem, tad kā mēs gājām skolā, mums mācīja, kas tu gribi būt, es tu gribu būt policists, skolotājs un tā tālāk. Tie cilvēki, kas ir algot darbinieki, kas nostrādā savus 40 gadus, 40 vairāk, un saņem pensiju. Tad pensija praktiski ir tas, ko viņi nopelna visu mūžu strādājot. Daļa no šiem cilvēkiem, tad 15% no cilvēkiem, pārsvarā tie ir tie, kas ir skolā slikti mācījušies. Viņi saprot, ka dzīvē par kaut ko būs jācīnās, un viņi iet jau veido savu biznesu. Diemžēl lielākā daļa ir, var paskatīties savā klasē, tie, kas aizgāja, veiksmīgie cilvēki, kas aizgāja biznesā, nebija tie labākie, kas skolā mācījās. Tad viņi ir gatavi cīnīties par kaut ko. Bet arī, ja mēs runājam par biznesu, tad man, piemēram, bijis
6 kompānijas, un šobrīd ir palikusi viena, es esmu izgājis klasiskām visam cauri, to es arī tur pastāstīšu nedaudz vēlāk. Bet tā doma ir arī tāda, lai arī kā tu strādā tādā biznesā mazajā, tu visu laiku strādā. Kamēr tu strādā, tikmēr tev ir nauda. Kamēr tu nestrādās, tev tās naudas nebūs. Un ja mēs paskatāmies vēl tālāk, tad cilvēki, šodien cilvēks strādā darbu, pēc tam viņš izdomā, es tomēr gribu kaut ko savādāk, es gribu nedaudz brīvības, un es veidoju savu biznesu. Ja mēs paskatāmies pēc tās statistikas, viņi diezgan skarbi. 80% uzņēmumu tiek aiztaisīti pēc 5 gadiem, 95% uzņēmumu Latvijā tiek aiztaisīti pēc 10 gadiem. Tad uzņēmumu, kam ir vairāk kā 10 gadi, ir faktiski tikai 5%. Tas vienkārši parāda to, ka tik viegli jau tur nav. Ko es gribu teikt? Es gribu teikt to, ka mums ir jāsāk domāt par to, kā veidot pasīvos ienākumus. Tas ir tad, kad jūs nestrādāsiet, lai jums nebūtu jādzīvo no pensijas, kas, diemžēl, inflācijas rezultātā nepārtraukti sarūk. Un ja mēs paskatāmies, ja kaut kādus gadus 5 atpakaļ uz vienu pensionāru bija 4 strādājošie, kas pelnīja viņam šo nodokli, pensijas nodokli, tad apmēram pēc 10 gadiem plānojas, ka būs tikai pusotrs, maksimums pusotrs strādājušies. Tas nozīmē, ka vienkārši to pensiju jums nebūs no kā iegūt. Līdz ar to ir jādomā visu laiku par to, kā veidot pasīvos ienākumus. Un es kā smējot stāstu, cilvēks 45 gadus strādā, tad katru mēnesi viņš izveido apmēram 1 līdz 2 eiro pasīvo ienākumu, lai pēc 45 gadiem viņš saņemtu savus 500-700 eiro pensiju. Bet, diemžēl, kā jau es teicu, pensija ar laiku viņa kļūst mazāk, respektīvi pirktspēja mazāk. Ja mēs paskatāmies, teiksim, pēdējos 10 gadus, tie, kas aizgāja 14. gadā pensijā, es tieši šodien skatījos, ir tāds inflācijas kalkulators, tad, ja viņš saņēma, teiksim, tur kaut kādus 100 eiro pensijas vērtību, tad šodien viņam, lai viņš nopirktu to, ko viņš varēja nopirkt par 100 eiro, jau šodien ir pa 143 eiro. Tad apmēram 43% viņam tā vērtība ir pazudusi. Diemžēl tas viss ir ar šiem aktīviem ienākumiem. Un tad tā otrā daļa, ko mēs skatāmies tālāk, ko mēs mēģinām orientēt, tie ir šie pasīvie ienākumi, tad veidot tādu biznesa sistēmu, kas jums ģenerēs naudu arī tad, kad jūs nestrādāsiet. Un, diemžēl, šajā pusē atrodas 5% cilvēku tikai pasaules un pārvalda lielāko daļu bagātības. Un tīkla mārketings kā reiz ir tas biznesa veids, kas jums ļauj ar minimāliem vai praktiski bez investīcijām strādāt un uzreiz veidot pasīvo ienākumu. Ņemsim nākošo slaidu. Tad ar ko tad atšķirās līnija biznesa, kas ir parastais biznesa, ko mēs esam pieraduši, mazo biznesu, ko mēs veidojam no tīkla mārketinga, ja partnerattiecību biznesa, kā viņus stāstam. Pirmais un pats galvenais. Šis partnerattiecību biznesa vai tīkla mārketings palīdz jums veidot pasīvo ienākumu. Ienākums, no kā jūs varēsiet dzīvot arī tad, kad aiziesiet pensijā, un pensijā jūs varēsiet aiziet 40 gadu vecumā, ja jūs no 20 gadiem strādāsiet tīkla mārketingā, vai arī daudz agrāk nekā valsts jums noteiks. Un vai jums būs vajadzīga šī valsts pensija, diez vai jums būs savs jau pasīvais ienākums, kas jūs šo naudiņu pelnīs. Tas ir pirmā. Tātad, kāpēc vispār tādā biznesā? Otrs ir, tad, kad es savus 6 uzņēmumus taisies, parēķināju, kad es kopā apgūstu apmēram ap 40 profesijām. Ja? Nevis profesionālā, varbūt neteikšu, ka profesionālā līmenī, bet tādā līmenī, lai varētu nodarboties. Tad tu pats vari grāmatvedību sākumā, taisi līgumus, esi kā jurists, viss nodarbojies ar visu loģistiku un tā tālāk. Un sāk ar to, ka tu sāc šo biznesa plānu taisīt, ja, kas tev ir vajadzīgs, kādā veidā to visu uztaisīt. Ja, tad pēc tam tu meklē investīcijas. Ja mēs skatāmies uz šo partnerattiecību biznesu, tad tev ir gatavs mārketinga plāns, tas jau ir izveidots. Investīcijas tev nav vajadzīgs, tev visa loģistika ir izveidota. Infrastruktūra, office, kas tev ir normālā biznesā, ir jādomā, kur man būs darbinieki, kāda būs tehnika, noliktava, ko es ražošu, kā tam visam, pēc tam tu prasi naudu, domā, kā to izveidot. Šeit jau tev ir gatava platforma biznesam.
Grāmatvedība, kas daudziem ir kā zobu sāpes, ja, ir jāzina gan viss likumdošanas, kam ir jāmaksā nodokļi, par ko jāmaksā nodokļi un tā tālāk. Šeit jau tev viss ir nodrošināts kompānijā grāmatvedība, tev vienīgā ir saskaitīt, kāda ir tā ieņēmuma un samaksāt valstī nodokli. Tā ir viss tev vienkāršā grāmatvedība. Tālāk. Ja tu mēģini iziet no vienas valsts, pieņemsim, sāc biznesu Latvijā un gribi iziet kaut kur tālāk, tad tev ir jāzina, kādā veidā tas notiek citur pasaulē. Jo, pieņemsim, es arī atceros, ka Latvija ir maza, ja mēs paskatāmies, tad salīdzinot kaut ar to pašu Eiropu, visa Latvija tā ir vidēji līmeņa Eiropas pilsēta, ja, kas tas ir kaut kāds 1,8 miljoni, ja mums Eiropā ļoti daudz pilsētām ir krietni vairāk nekā 1,8 miljoni iedzīvotāji. Un tas pats arī, līdz ar to tu saproti, ka tas tirgus ir mazs un gribot, negribot, tev jāiet no viņa ir ārā. Šeit jau tev ir šajā partnerattiecību biznesā tevi ir nodrošināta platforma tāda, kas strādā starptautiski ar visu loģistiku. Ja mēs vēl runājam par darba spēku, ja pieņemsim, tu piesaisti kaut kādu darbinieku, tad tev viņu jāmotivē praktiski ar naudu, lai viņam būtu interesanti strādāt. Tad, kad viņam kaut kas nepatiks, ja, tad, kā lai saka, tu no viņa dabūsi šķirties. Šeit atkal tu veido partners, kam ir savstarpēji ieinteresēti win-win attiecību princips. Darba laiks. Mazajā biznesā tu strādā, cik tu gribi, ja tu visu laiku arī investē naudu, nopelni kaut ko investē, tu strādā 24/7, bet tu saviem darbiniekiem nevar pateikt, lai viņi tev tur strādā 24/7, viņš pasaka, ok, man ir 5 dienas pa 8 stundām un nezvan man sestdienās, svētdienās, es neesmu gatavs strādāt. Šeit, principā, tu veido jau savu darba laiku, tev nav ne ar vienu jāsaist. Tu veido tā, kā ir izdevīgi tavam biznesam. Pieņemsim, tu atrodies citā valstī, citā laika zonā, tu strādā tanī zonā, strādā ar to zonu, gribi šeit brauc kaut kur citur. Praktiski nav noteikts. Praktiski tu veido savu visu darba ritmu un režīmu. Mazajās kompānijās uz tevi visa atbildība ir uz tevi kā īpašnieku. Ja kaut kas aiziet greizi, tu atbildi ar savām ne tikai uzņēmuma īpašumu, bet ļoti bieži to atbildi arī ar savu īpašumu un bankrotējot uzņēmumam, ja tu nepareizi noformē, tad tev pašam arī privātais bankrots. Šeit tev nav, tev ir jau nodrošināta, visa kompānija strādā. Par starptautisko biznesu es jau runāju, ja, tad bez investīcijām tu nevar iziet ārā. Man pašam arī bijusi iespēja strādāt to, kad ir veidots starptautiskā tirgo, mēģina aiziet kaut vai uz vienu valsti. Visi certifikāti, kas tev jātaisa, tur nošauties var. Es atceros, ka man vajadzēja Ukrainas iekārtu certificēt Anglijā. Labu laiku atpakaļ. Tad tu vedi Anglijā nesertificēt, tu vedi kaut kur uz Čehiju to visu sūti, un tad tur noteikti kaut kāda certifikācija atbilstoši Eiropas standartiem, toreiz Anglija vēl bija Eiropā, nebija izstājusies un tā tālāk, un tas viss iet mēnešiem ilgi par vienu iekārtu. Un ja pieņemsim, tev ir daudz produktu, kas ir vienā valstī ražot, citā tu mēģini tirgot un dabūt tos certifikāts pa visu pasauli, tas ir neapskaužami. Jā, nauda šajā tavā biznesā tiešām ir, mazajā biznesā ir tikai tad, kad tu strādā, un arī tad nevienmēr tev ir, jo tu visu atpakaļ investē. Šeit atkal tev ir visu laiku tiek veidots pasīvais ienākums. Līnija veida biznesā, jā, tad par riskiem bankrotiem arī ļoti interesanti. Tad man bija 6 kompānijas, un es atceros, ka, teiksim, es izgāju šo klasisko ciklu cauri 90. gadi atnāca Rekets, pateica, ok, veči, vai nu jūs maksāsiet naudu, vai jūs neļausiet mums strādāt. Mēs, protams, naudu nesamaksājām, viņi mums neļauj strādāt, mēs aizklupējām uzņēmumu ciet. Mans otrais uzņēmums bankrotēja, vienkārši arī nesanāca tā kā vajag, bet arī tad faktiski es varēju bankrotēt tikai ar uzņēmumu, man neviens vēl nepiesēja to, ka tev tagad tu neesi arī pats maksāt spējīgs, un tev tur pēdējo kreklu novelk nost un palaiž tirgu. Tālāk vēl bija uzņēmums, kad es izaudzēju cilvēku, mēs kopā taisījām biznesu, iedevu viņam zināšanas un tā tālāk. Viņš man pārauga, viņš izveidoja savu uzņēmumu un man nācās viņam pārdot savu uzņēmumu. Tur bija savu plusu, savu mīnus, bet tādā veidā arī var pazaudēt biznesu. Viens uzņēmums izgāja vienkārši no Latvijas tirgus, tāpat kā arī Covid laikā daudziem uzņēmumiem nācās taisīties ciet.
Tad ir, pieņemsim, nodokļu izmaiņa, jā, atkal ar uzņēmumu saistīt. Nu, pieņemsim, Latvijā bija mikro uzņēmumi, kur sākumā tev bija 7% no apgrozījuma, un beigās pēc tam bija 12%, un pēc tam jau bija 25%, un faktiski pie tādiem nodokļu procentiem, ja uzņēmumam nav liela peļņa, tad praktiski uzņēmumu vairs nav interesanti turēt, un vienkārši viņi ir jātaisiet. Nu, un reāli tāpēc man ir palicis viens uzņēmums, kas ir mans kā pēdējais mohikāns, bet ņemot vērā to, ka arī viņam ir grūti veidot attīstību, un ne tikai skatoties uz tīkla mārketingu, kas šobrīd savu spēku zināšanas vēl to, lai es darbotos šajā tīkla mārketinga attīstīt, jo es zinu, ka viņš man veidos daudz stabilāku šo pasīvo ienākumu nekā tas, ko es kaut kādā veidā varbūt būšu uzkrājis kaut kādiem citiem līdzekļiem. Protams, var veidot pasīvo ienākumu, ja jums ir nauda, ja jūs tur varat pirkt nekustamos īpašumus, gaidīt laiku viņu pārdot, varat pirkt zeltu, vērtslietas, mākslas priekšmets, protams, ja jums ir nauda. Bet šis biznes jums piedāvā veidot šo pasīvo ienākumu, pat tad, ja šobrīd jums kabatā nav naudas, jūs esat gatavi veltīt vienkārši savu laiku un arī, protams, darbu. Tas man varbūt būtu īsumā viss par šo. Paldies! Jā, paldies, Kārli, ļoti izsveļoši, man liekas. Principā, jā, arī šis bija viens no maniem tādiem kāpēc, jo arī es toreiz, ka man šīs naudas pietrūka, tad man likās, nu, ko es vēl varētu darīt, un es sapratu, ka es biznesu kā tādu līniju veida nemūžam, kā saka, neuzcelšu, ja, jo man nebija šādas naudas, ne arī kaut kādus kredītus es negribēju ņemt, jo tas man liekas arī tādā gūstā tevi paņem. Un šis biznes man nāca kā tāda, nu vienkārši kā dieva dāvana īstajā laikā, īstajā vietā, kad es pateicu jā. Un šobrīd tik tiešām tas, kas arī mani motivē, ir, ka šeit nav šo te algas griestu, ja man pašvaldības darbā zināju, kad ir šitik, es varu tikai nopelnīt, ja tad tagad jau es redzu, kā man šis te ienākums ar katru mēnesi aug un arī jau varētu teikt drīz pāraugs jau pat pašvaldības vadības līmeņa amatus. Lūk tā. Tā, ejam tālāk. Kārli, lūdzu tālāk. Nākamais slaidiņš uzliec, tur laikam man kaut kas jāpasaka. Tā, priekšrocības. Jā, par šīm priekšrocībām Sintija mums izstāstīja, ja, tātad par šo te tirgus segmentu, kad tas ir vajadzīgs visiem, par arī šo te patēriņu, kad no dzimšanas līdz sirmam vecumam, un kā jau es teicu, katru dienu šūnai ir vajadzīgs šīs te labās vielas un ūdens, bez iestāšanās maksas, jo daudzās kompānijās ir šī te iestāšanās maksa vai obligātie ikmēneša maksājumi. Šis ir online biznes, par ko arī turpināsim, un šīs te mantošanas tiesības, ka jūs iedomājaties, jūs būvējat savu biznesu, piemēram, ja 5, 10 un vairāk gadu, un tad jau jūs visu šo te bāzi variet nodot mantojumā saviem bērniem vai mazbērniem. Nākamais slaidiņš. Ja. Un kas tad ir? Kā tad mēs strādājam? Paldies Dievam! Tagad ir pilnīgi citi laiki. Ja? Man liekas, šie stereotipi, kas ir cilvēkiem iedzīti, tas ir jau no pagājušā gadsimta, ja, kad cilvēki domā, tīkla mārketings, tur jāstaigā ar burciņām pa pagalmiem, jādauza pie durvīm un jāmēģina pārdot burciņas, ja, vai jātaisa augstie zvani. Nē, kā mēs strādājam? Ja? Principā biznes ir mūsu plaukstām, biznes ir mūsu sociālajos tīklos, un mēs paši esam šis te, kā saka, staigājošā reklāma, jeb šis te rezultāts, kad mēs tātad dalāmies ar savu rezultātu, ar savu pieredzi, ar savu dzīves stilu, un cilvēki redz, kā mēs dzīvojam, kā mēs jūtamies, kādus rezultātus esam sasnieguši, un tātad cilvēki paši visbiežāk paši nāk pie mums un prasa, kas tas ir, ko tu lieto, kas tas ir, ar ko tu nodarbojies. Jo šeit mēs nepārdodam, tas nav stāsts par burciņām, tas ir stāsts par dzīves stilu, par dzīves kvalitāti. Un viss, kas mums ir vajadzīgs, tātad principā ir telefons un interneta pieslēgums, nu vai dators. Un tātad, kā notiek šī reģistrācija? Mēs vienkārši piereģistrējamies, Kārlīt, var nākamo slaidu. Mēs tātad veicam šo te reģistrāciju Koraļu kluba mājaslapā, un mums tiek piešķirts savs unikālais ID, jeb klienta numuriņš.
Un kas vēl šeit ir svarīgi? Šis te ID numurs darbojas visā pasaulē. Ja? Tātad, zinu, ir uzņēmumi, kompānijas, kur, piemēram, tu aizbrauc uz Igauniju vai uz, nezinu, Franciju, tev ir pa jaunam jāreģistrējās, ir N-tie kodi, N-tās aplikācijas. Nescik tie numuri katrā valstī savs, ja, bet šeit ir tas, ka mēs tātad darbojamies ar vienu šo te ID numuru visā pasaulē. Šī te reģistrācija ir bez maksas, kā jau minēja, un šī te visa mūsu darbība notiek caur šo te referālo linku. Ja varētu teikt, ka tas ir online biznes, jā, šis te links, kas ir apvilkts, tātad mēs viņu nokopējam un sūtam saviem potenciālajiem klientiem visā pasaulē. Un arī šī te mājaslapa ir vienkārši fantastiska. Tur ir tik daudzas valodas. Šī te informācija tiek papildināta ar vien jaunām šīm te valodām. Tagad arī Turcija mums sveiciens, apsveicam, jā, ar Turcijas ienākšanu arī Koraļu klubā. Un arī turku valodā. Un tātad kompānija ļoti domā par savu klientu, kā nodot šo informāciju, pienest klienta valodā. Un tātad mēs, kā jau minēju, dalāmies ar saviem rezultātiem. Šīs ir rekomendācijas, ja? Jaunu klientu piesaiste, tādā veidā mēs audzējam šo savu klientūru. Bet kā tad mums veidojas pirmā nauda? Un visa pārējā sistēma, par to es dodu vārdu Mārtiņam Norvaišam, kas ir arī jauns, apņēmīgs uzņēmējs, zaļais būvnieks, kurš arī ir saskatījis priekšrocības esot šeit Koraļu klubā. Mārtiņ, lūdzu vārds tev, kā rodas nauda. Jā, sveiki visiem. Tā man dzird? Jā. Es esmu Mārtiņš, zaļais būvnieks. Šeit ir daudz visādas perspektīvas, ar iespējas, forši cilvēki, publika un kontakti un skatījums ar visādām savām pieredzēm. Jebkurā gadījumā, kā jau ir teikts, viss ienāk savu rezultātu, lai spētu šo, teiksim, lietu pārdot. Jo, ja tev ir pašam savu ticību, tu dedzīgi var arī nodot informāciju citam. Un jā, īsumā man rezultāti ir aizdeguna, kā saka, iztīrīta aizdeguna no infekcijas bijis kaut kad sen. Iekaisums, tad ir blauznas pazudušas, krākšana plus. Es pēc pusgada dabūju ar to, ka papildus resursi ķermenim. Enerģijas daudz, bet nedaudz pietrūka vēl resursu ķermenim. Tas ir iegūts. Tālūk. Tā, pirmais, par ko mēs varam, teiksim, kas ir apgrozījums, lai mums sāktos bizness, kas ir direktors, tiem mums ir jāsavāc 500 punkti. Tas ir samērā ļoti vienkārši. Mums pašiem savi punkti 50 ir jādabūn. Un tad mēs paņemam, pieņemsim mammu, nezinu, savus radiniekus, draugus, jebkurš svešs cilvēks tas var būt. Mums kopā vajadzīgi vēl 6 cilvēki apakšā. Kopā mēs esam 7. No sākuma mums ir, teiksim, detoks programmu. Detoks plus mēs paņemam Grifoniju. Tad detoks programma mums dod 60 punktus, tas ir 89 naudiņas maksā, un par 18 eiro mēs nopērkam vēl Grifoniju, kas ir 12 punkti. Kopā mums iznāk 72 punkti, ko mēs iegūstam no viena cilvēka. Tātad mēs esam kopā 7 un dabūnam 504 punktus. Ar to jau mēs varam startēt. Jā. Tālūk. Un, ja mēs tomēr gribam vairāk, kas ir, teiksim, papildus prēmiju dabūt, tad mēs paņemam vēl klāt 4 cilvēkus. Kopā mēs esam 10 un varam, teiksim, es un 10 partneri, un mēs dabūnām 792 punktus. Un tas jau ir ar bonus plus 50 eiro, tie 248 eiro mums ir. Un, protams, tad jau tur sākās, šis ir basics viss, ar ko jūs sākat biznesu, kā veidojās, un tad jau ir nākošais, kas jums ir iespējams, jā, tas ir sadarbības, jā, modelis. Tā, no pirmajiem, teiksim, klientiem jūs dabūnat, teiksim, jauniem 25%, un 15% jūs dabūnat no jau VIP klientiem, kas jums ir. Tālūk, tā. Saņemam no 120 līdz 300 eiro aptuveni ir direktori, teiksim, statusā, ko jūs varat dabūt ir bonusus.
Tā. Prēmija mums sākās jau no 750 punktiem. Papildus tā mums, vai tad man nebija. Tā. Iepriekšējo slaidu kārdu Tas lieti. man liekas, kur mēs te esam. Šo tu slaidu meklēji? Es kaut kur esmu, atvainojos, ļoti atvainojos. Kaut kur tas slaids mums ir. Jā. Patērētāji, jā. Pirmkārt, jūs jau dabūnat 20% atlaidi, kā reģistrēties. 5% bonus veidā no klienta pirkumiem jūs dabūnat. Tad pēc tam ir prēmijas patērētājs, uzkrāt 500 punktu neierobežotā laika periodā personīgais vai kopā ar klientu. Tad jums ir 10% no personīga apjoma punktiem, 5% jums ir no klienta punktiem, produktu iegāde no bonusiem sākot ar 500 punktiem no apgrozījuma mēnesīm, no kuriem vismaz 50 punkti personīgais apgrozījums. Bonus 25% no personīgā apjoma. Tālūk, jā. Laikam te ir kaut kas nākošais. Kas nākošais? Tā. Šeit bija, Mārtiņ, mazliet es iestarpināšos. Šeit tā tad ir tas, kad noteikti esiet pamanījuši, kad tātad katram produktam ir šie te dimanti, kas ir šie te punkti. Ja? Katram produktam ir šī te punktu vērtība. Un tātad, ja mēs, varat pāriet uz nākošo. Jā, un kā jau Mārtiņš cerēja, tātad principā vai ne, piesaistot 6-7 cilvēkus, mēs jau saņemam savā koraļu bonusu maciņā 126 eiro, bet, ja mēs piesaistām apmēram 10 cilvēkus, mēs jau saņemam plus prēmiju no kompānijas 50 eiro apmērā, ja, un tas jau ir 248 eiro, kas ir vienkārši, man liekas, fantastiski. Un šis te mārketinga plāns ir ļoti, ļoti pateicīgs, jo es zinu daudzas kompānijas, kur patiesībā šis mārketinga plāns ir ārkārtīgi sarežģīts un grūts, un nedod Dievs tevi apsteigs, piemēram, tavs partneris, ja, tad tu visu zaudē. Šeit ir pilnīgi otrādi. Tev ir prieks, ka tavs partneris aug, ja, jo tik un tā tu saņem šo te visu laiku šo te procentu, un te ir tās win-win. Ja vinnēs tavs partneris, vinnēsi arī tu pats, tāpēc mēs esam ieinteresēti viens otra augšanā, motivēšanā un izaugsmē. Jā, varam iet tālāk, un nākošo es dodu. Paldies tev, Mārtiņ, liels, paldies tev! Un jā, pie šī slaida paliekam. Dodu vārdu fantastiskai sievietei, 3 bērnu māmiņai, kura arī jau kādu laiku senāk atpakaļ jau pateica jā šim biznesam un arī ir 100% šajā biznesā. Meistare M20 Latvijā, kura ir arī saņēmusi foršu autobonusu. Velga Gūtmane, lūdzu, pastāsti mums par lielo naudu. Kā veidojas lielā nauda un bonusi? Labvakar visiem. Tiešām ļoti ārkārtīgi liels prieks jūs visus šeit redzēt. Jā, nu arī man bija tāds brīdis, kad es biju kā algots darbinieks. Un par cik, kā arī Mārtiņš teica, enerģijas ir gana daudz. Un tad, kad bija personīgie veselības sasniegumi un šīs enerģijas bija ļoti, ļoti daudz, jūs saprotiet, ka kaut kur tas viss ir jāliek, jā. Un kas ir arī līnijveida biznesā, protams, visu cieņu līnijveida biznesa attīstītājiem, jā, kā Kārlis arī minēja, tas ir miljonas profesijas, kas tev ir jāmāk, kas tev ir jāapgūst, par ko tev ir jāstrādā. Taču man kā algotam darbiniekam vienmēr bija šie finansiālie griezti. Diana, arī tu pati minēji, ja, kad tātad tu biji kā kultūras darbinieks un faktiski tava profesija bija fantastiska, atbildīga un ļoti tāda īpaša, ja, kā vadītājai, bet šie griezti tomēr eksistē. Un tas arī bija man ļoti liels traucēklis, kad ir šie griezti. Un kad visu laiku ir jāiet prasīt šis algas pielikums vai arī
kā es kopā ar saviem kolēģiem, jā, tur pulkstenis tikos un tikos, viņiem vienkārši izkrīt pildspalva no rokām ārā, un viņš nav gatavs ne minūti ilgāk pastrādāt, bet manī bija šī proaktivitāte tik liela, ka es no tā vienkārši juku prātā. Un tad paldies visumam un augstākajiem spēkiem nāca šis fantastiskais piedāvājums. Un Kārlīte man uzliks pirmo slaidiņu, jā? Mārtiņš jau ieskicēja tādu to pašu sākumiņu nedaudz, ja? Kas tad ir šis produkts bez maksas un direktors. Principā, ja tas der, tad mēs varam strādāt algotu darbu vai būt bezdarbnieks, pensionārs, jebkurš, tātad no jebkura vecuma amplitūdas, ja, un jebkādā stāvoklī cilvēks. Bet mēs gribam sev palīdzēt, un tad vēlamies šo produktu bez maksas, lai palīdzētu savai ģimenei, bērniem. Man gan ir jāatzīst, ka man katram bērnam laikam vajadzētu būt pa direktoram, lai es viņus varētu ar šiem produktiem, visu, cik viņi garšo, lai es varētu viņiem pie šī produkta bez maksas, tā kā, lai viņi paši sev nopelna. Vispār laba ideja, man nu pat ienāca prātā tiešām. Piesaistīšu bērnus, lai viņi aktīvi darbojās un pelna sev paši produktu bez maksas. Nu, lūk, tā kā, principā, tad 25% no šī personīgā apjoma, jā, un ja cilvēks ir iekļuvis šajā VIP pozīcijā, kur ir viņš ieguvis nenoteiktā laikā periodā šos 500 punktus, tad attiecīgi tad mēs saņemam no šī cilvēciņa 15%. Un šie 750% punkti, es atvainojos, kā direktoram, var nebūt tikai 750, viņi var būt 1000, 2000, nu kā jūs vēlaties, ja? Tā kā nav ierobežojumu mārketinga plānā, jūs droši varat arī darboties, tā kā veidot šo pirmo līniju, darboties ar saviem cilvēkiem. Es, starp citu, zinu vienu cilvēku, ja, kas ir arī Koroļu kluba pārstāvis, kas taisa šos 10 000 punktu pirmajā līnijā, ja, un attiecīgi cilvēks strādā šādi. Kāpēc? Nē. Es to vienkārši pieminu, jo parasti ir, kad tad pieminu šos 750 punktus, un tad cilvēks domā, ka tie ir tie griezti, kad vairāk es tā kā nedrīkstu. Jūs drīkstat, šeit jūs drīkstat visu, jo vairāk, jo labāk, jo jūsu naudas maciņš būs priecīgāks. Tātad papildus ienākums. Nu, kā sacīt, jāsaka, mazais biznes. Manā skatījumā šo mazo biznesu arī jūs varat savienot ar dažādām aktivitātēm. Tātad jūs varat būt mājsaimniece, jūs varat būt bērnu kopšanas atvaļinājumā vai vienkārši pakaifojot, jā, tad pastrādāt 1 līdz 4 stundas dienā. Un attiecīgi pēc šie punktu apjoma, kur bija šis dimantiņš, attiecīgi no 25% tad iegūtu šos bonusiņus. Nu, un, protams, tēma, kas man ļoti patīk, ir sava starptautiskā biznesa veidošana. Nu, tas jāatzīst, tiešām ir ļoti plaši, ļoti... Manā skatījumā tas ir ļoti uzmundrinoši, un jo vairāk tev atveras valsts un šīs sadarbības iespējas, jo tu kļūsti ne tikai šie bonusi tev ir lielāki, ja, bet tu arī kā personība, kā cilvēks kļūsti ar vien tāds zināšanām bagātāks, ko es šeit arī ļoti, ļoti novērtēju. Un, protams, nav šo griestu, ja? Tad jūsu ienākums var būt 1200, 2000, 5000, 20 000. Nu, tātad griestu nav. Tas ir tas mans mērījums, kas man bija ļoti svarīgi, kad šeit griestu nav. Viss ir tikai un vienīgi jūsu rokās, un jūs veidojat savu biznesu, jūs uzņematies atbildību par savu biznesu, un attiecīgi tad veidojat šajās platformās, kā Diana arī minēja, internetu vidē platformās izvēlties, kā jūs strādāsiet, cik ātri tas ir tā kā jūsu ziņā. Un, protams, no 20 000 apjoma ik mēneša, jā, tad punktu apgrozījuma punktos ir papildus bonusi.
Diana arī pieteica, arī es esmu saņēmuši šo papildus pirmo bonus. Tas ir mans auto bonus, mans sapņu mašīna, par kuru es joprojām izējot katru rītu, ieraugot viņu, priecājos. Un esmu ārkārtīgi priecīga par šo bonusu. Un šie bonusi var būt dažādas pakāpes. Ja? Tad bonusi atkārtojās no ir 20,000, 34 un uz augšu vairāk šie bonusi, bet nu, to tā kā uz priekšu, jo lai neliekas viss uzreiz tik daudz, visa kā. Kā arī, kad ir meistars ar 20,000 apgrozījumu, ir šīs meistara brīvdienas, un arī man bija tā laime būt Balī un izbaudīt šīs fantastiskās brīvdienas, un jāatzīst, ka lai kā mēs paši organizētu savas brīvdienas, brauciens ar ģimeni, bet tas, ko uzorganizē kompānija, tas ir wow, tas ir tāda sajūta, ka tev tiek izritināts šis sarkanais paklājs, un tu visu laiku pa viņu ej, un tā sajūta, ka tu to esi nopelnījis, un tev visi aplaudē, tā sajūta tiešām ir brīnišķīga, un to es novēlu katram projekta dalībniekam, kas ir šeit uz šo mērķi iet. Nākamais slaidiņš, Kārli. Aha, Kārlis aizklausījās, jā? Ka es tik daudz runāju. Labi, es tik daudz te runāšu. Tātad šī ir brīnišķīga līkne, jā, kur tad sākās šie bonusi un kādas tad ir pēc ranga, kādi tad mums ir aptuveni šie ienākumi. Tātad mēs varam kā direktors, ja ir 200, 250, kā direktors, es jau arī minēju, jūs varat pelnīt 500 eiro, 1000 un vairāk. Šie limiti nav, bet, ja jūs vēlties tātad nokļūt līdz meistars ar 20,000, šis M20, ja, nu tad pēc mārketinga plāna jums tomēr vajag šos 16 direktorus jūsu struktūrā, kam ir katram vienam direktoriņam, jā, šie 750 punkti un augstāk. Protams, jo vairāk, jo labāk. Bet tātad ar šiem 750 punktiem ir gana katram no direktoriem, jo tādi ir mārketinga plāna nosacījumi, jā, šie 16 direktori. Un noteikti arī ir jāpievērš uzmanība, kad ir šīm kājām, kā viņas sauc, tīkla veida mārketingā, viņām ir jāiet diezgan proporcionāli, lai jums nav tā, ka viena tātad no šīm kājām aug un izaug, jā, un attiecīgi, pārējās tā kā klibo, un tad arī dzīvē ir tā, ka jau uz vienas kājas jau mēs paiet nevaram, tāpēc mums vajag proporcionāli divas tādas stabilas kājas, un tālāk tad var tos spārniņus veidot, lai veiksmīgi iet uz priekšu. Jā. Tātad M20 aptuveni meistara, jā, šis ienākums ir 2000 un uz augšu, jā, sudraba, tātad un šis punktu, jā, kopējais punktu skaits. Tad ir sudraba meistars, jā, zem sudraba meistara jau arī ir viens meistars, jā, tāpēc ir šāds nosaukums, un tad šis punktu, jā, apjoms ir jābūt aptuveni, ir plus mīnus šie 50,000, un ienākums ir 3, 4, 5,000, jā, ja mēs saucam pēc ienākumu skalas. Dubultais sudraba meistars ir jau, kad zem jūsu struktūrā jau ir 2 meistari. Jā, jau 2 meistari, tad ir jau tāda sajūta, man liekas, ļoti, ļoti laba. Jā, jau ir, un tad ienākums ir 6,000, 8,000 aptuveni. Un tad ir, kā mēs mūsu struktūrā, mums ir tas gods, mums arī ir zelta meistars, jā, mūsu Vineta Meduņecka. Un zelta meistara struktūrā tātad ir 3 un vairāk meistari. 3 meistari tieši pirmajā līnijā, un attiecīgi, tur ir šis ikmēneša ienākums 10,000 un uz augšu, jā, tas ir tāds, starta ieskrējiens, tātad, kad esam izlocījušies, lai būtu kur, jā, tātad šis ir patstāvīgais ienākums, un es gribētu teikt, ka no zelta meistara uz augšu ir tāds jau, jā, šis komfortablais, jā.
komfortablā pozīcija. Nākamo slaidiņu. Jā, un arī par bonusiem. Tiešām mums ir šie bonusi, ļoti šo bonusu dalībnieki, un jāatzīst, ka pasaulē šie bonusi attīstās ģeometriskajā progresijā. Viņi ir arvien vairāk un vairāk, jo mums ir šis laikmeta iespējas, kad mēs varam šos augstos status sasniegt ļoti ātri, jo mums ir šī interneta vide. Jā, tāpēc mēs to varam izdarīt daudz, daudz ātrāk. Ir tikai jādara. Nu, lūk, tātad kopējais bonusu dalībnieku skaits ir 405. Bonusu skaits, kur ir 585, tad šie cilvēki, viņiem jau ir vairākas šīs bonusu pakāpes, kā jau es minēju, ja, kad ir vairāks, ir varbūt autobonus un nekustamā īpašuma bonus, ja, tāpēc šie skaitļi atšķirās, ja. Tātad autobonus 300, nekustamā īpašuma bonus 281, un ir fantastisks jaunums kā izglītības bonus. Jūs iedomājaties, man kā 3 bērnu mammai tas ir ļoti svarīgi, kad es varu garantēt izglītību ļoti labās iestādēs saviem bērniem, jā, jo kompānija apmaksā šo izglītības bonus. Nu, man, protams, šis bonus ļoti patika. Nākamais slaids. Jā, un šeit ir mūsu skaistie auto, šeit ir mūsu skaistie auto bonusi, pa Latviju tādi brauc 10, un tad ir jaunajā projektā teikā, ja, kur 2 mūsu bonusu ieguvēji jau ir iegādājušies īpašums. Man ir tas gods pie viena aizcilpot ciemos un paskatīties, un tiešām ir, un skaists skats pa logu, jā, tā kā šajā mājvietā, ja, teikā, Juris un Vineta, ja, tur ir iegādājušies savus nekustamos īpašumus no bonusa. Igaunijā tātad ir 4 šie autobonusi, nekustamā īpašuma bonus 1. Lietuvā ir 5 autobonusi un nekustamā īpašuma bonusus es neredzu, bet man liekas, ka arī bija 1, ja es pareizi no galvas atceros, tad vajadzēja būt 1. Jā, un šeit arī mums bildīts ir ļoti skaists, kur, jā, mēs ieguvām šos bonusus Latvijā, un šie autobonusi summa ir tieši auto 27,5 tūkstoši, jā, tad autobonus iegādēji. Vinetai tas jau bija 2. autobonus, un vēl Vinetai ir nekustamā īpašuma bonus, tā kā to mēs priecājamies un apsveicam. Jā, nākamais slaidiņš. Jā. Es jau pastāstīju, ja, jau iepriekšējā, bet šeit mēs arī tiešām redzam, kad Juris, arī šī bildīte ir, kad Juris ieguva šo nekustamā īpašuma bonusu, un šobrīd viņš viņā jau dzīvo un viss notiek. Tā kā Evita Tidmane arī mums ir autobonusa īpašniece, kuras skaisti ieguva savu autobonusu. Evita arī ir M20, Juris mums ir sudrabmeisters. Jānis Dvēselīts arī ir autobonusa ieguvējs, un mums ir, redziet, visiem ir tāds skaists uzlīmīts, jā, Korāla klubu, jā, tieši tā, ļoti, ļoti skaists uzlīmīts, un tad arī varam redzēt, ka arī ir gan man, gan Vinetai. Vinetai jau tiešām ir 3. šis bonus, jā, man ir 1. Un arī blakus nostājušās ar saviem autiņiem. Un vienmēr priecīgi satiekamies. Patiesībā šādi arī diezgan atpazīst, jā, mūsu mašīnas, un es ar to ļoti lepojos. Un nākamais, man liekas, ka nākamā slaidiņa man vairs nebija. Jā, tā kā es tiešām no visas sirds jums novēlu iegūt šos bonusus un lepni braukt pa Baltijas valstīm, un mēs arī brauksim ar šiem autobonusiem arī uz Krakovu, uz Poliju, tā kā tiekamies arī tur. Paldies!
Paldies, paldies, tev, mīļā Velga. Jā, nu tas ir vienkārši fantastiski. Rekā latvieši strādā vai ne cītīgi darbojas. Forši, ka mēs Baltijas valstu vidu esam tādi ļoti labi esam sevi parādījuši. Un kā jūs redziet, viss ir iespējams arī mazajā Latvijā. Un cilvēku ir ļoti daudz visā pasaulē, un mums katram ir savs klientu, šis te paziņu loks, un tā aiziet šī informācija, un mums katram pilnīgi veidojas tik tiešām savs cilvēku loks, tā kā nedomājiet, ka visi latvieši tad jau ir aizņemti, ja tad nē, cilvēku ir ļoti daudz, un iespēju ir ļoti daudz. Un vēl ko pieminēšu, citreiz man arī prasa cilvēki, tās ir darba mašīnas, tad jau, ja jau viņi pēc tam no šī biznesa gadījumā, ja aiziet, tad viņiem šos auto noņem nost. Nē, mīļie, tās ir viņu mašīnas, tās tiek dāvinātas, un tās ir viņu īpašumā, neviens viņas atpakaļ nost neņem. Nu, lūk, bet tagad man ir tas gods un prieks pieteikt mūsu fantastisko gaišo sirsnīgo, es pat nezinu, kādus vārdus vēl piemeklēt, ja? Vinetu Meduņecka, kas ir Latvijā zelta meistare, kas ir tiešām izveidojusi ļoti spēcīgu komandu Latvijā, un es priecājos, ka es esmu tieši viņas komandā, un ka tieši viņa ir mans mentors, ar kuru mēs kopā arī inicējām šo brīnišķīgo projektu. Un lūdzu, Vinetiņa, vārds tev, pastāsti, kur tu šobrīd esi un kādas iespējas tev ir atnesusi šī kompānija. Nu, čau visiem! Es esmu šobrīd Indijā. Mums jau ir ļoti vēls vakars, bet neskatoties uz to, es nevaru atrast mierīgu vietiņu, jo visi te tūsē ir kaut kādi korporatīvi. Es tikai no vienas vietas pārceļos uz otru. Cerams, ka jūs mani dzirdēsies, es ilgi nerunāšu. Jā, nu ko, būtībā kompānija Coral Club droši vien tā ļoti globāli pasakot ir uzdāvinājusi man dzīves jēgu, jo es 17 gadus nostrādāju valsts iestādē, tiesība aizsardzības iestādē, un kaut kādā brīdī ap 35 gadiem es jūtu, ka man nav ne brīvības, ja, ne perspektīvas, ne man ir finanšu iespējas dzīvot tā, kā es vēlos, nodrošināt savu bērnu, savu nākotni, un man nav dzīves jēgas. Ja. Tad šajā kompānijā Coral Club salikās viss. Ja. Es atnācu uz veselības, vispār neatnācu uz biznesu, es par biznesu negribēju zināt vispār neko, tāpēc, ka man tas likās tā kā pilnīgi nepiedienīgs piedāvājums. Bet es arī saprotu, ka Latvijā īpaši un arī daudz kur pasaulē ir diezgan liela tāda stereotipa un tumsonība saistībā tieši ar šo biznesa veidu. Ja? Jo, manuprāt, tieši sistēmai nepatīkam mēs īsti, ja šie brīvie cilvēki, kas dara, ko grib, ceļās, kurā valstī grib, pārceļ biznesu, uz kuru valsti grib. Gribu strādāju Indijā, gribu strādāju, ja pirms 2 gadiem es Arābu Emirātos paliku, ja, kad Covid sākās uz laikam vairāk gadi apakaļ tas bija. Respektīvi, veselu mēnesi mēs tur nodzīvojām, nostrādājām paralēli. Ja. Tā kā nav. Un mūsdienu mainīgajos apstākļos šis biznes ir vienkārši fantastiski iespēja, jo šobrīd es arī atrodos meistaru brīvdienās jau 6. savā mūžā. Ja. Jo pirms 8 gadiem savā dzimšanas dienā es uzdāvināju sev brīvības, aizgāju no darba un nevienu mirkli neesmu to nožēlojusi. Jo es ieraudzīju šeit šīs vērtības, šos cilvēkus, šo patieso jēgu, ja, ka principā cilvēks jau var būt veiksmīgs un laimīgs tikai tad, kad viņš dara kaut ko labu, ja, kad viņš nes šo pienesumu citiem cilvēkiem, ja, kad cilvēki no viņa darbības rezultātā kļūst veselāki, laimīgāki, bagātāki, dzīvespriecīgāki, viņiem piepildās sapņi. Viņu bērni var atļauties daudz ko vairāk, viņiem ir priecīgi vecāki, viņi var izmainīt dzimtes karmu, viņi var beidzot parādīt, ka latvietis kaut vai arī vāri, varbūt šeit mēs neesam visi latvieši, tad piedodiet, bet mēs neesam maza tauta, mēs esam liela tauta, mēs esam ļoti gudri cilvēki, mēs vienkārši neapzināmies, kādas mums ir iespējas. Un kompānijā Coral Club, viņa ir šī platforma, uz kuras pamata mēs varam to realizēt, un tas ir visburvīgākais, kas var būt, ko es savā dzīvē vispār pieredzējis, ja, jo šobrīd tiešām es varu
ceļot, man nav jādomā vairs beidzot par naudu, jau ļoti sen, ja, jo visu mūžu līdz par 42 gadiem es visu laiku domāju, kur ņemt vēl naudu, kā samaksāt tos rēķinus, kā tos rēķinus, ja. Šobrīd jau man ir 4. līmeņa tas ekstra bonus, ja, tad ir 2 mašīnas, tas viens man bija nekustamā īpašumā, un tagad, tā kā 3. un 4. arī ir nekustamā īpašuma bonus, un man dzīvē neviens nekad nekādas dāvanas nav dāvinājis, bet kompānija Coral Club es uzskatu, ka tādas dāvanas saņemt ir tiešām gods, prieks, un ir tiešām vērts vai tām arī strādāt, ja? Jo tas, ka tas nokritīs jums vienkārši no zila gaisa uz galvas, ja, tā tikai ir pasakās, vai dažiem laimīgajiem paveicās, ja? Bet pārējiem cilvēkiem ir tiešām ļoti nopietni jāstrādā, lai to sasniegtu, bet tas ir mīļai iespējams, ja? Jo 8 gadu atpakaļ es aizgāju no darba, pēc 2 gadiem es jau biju meistars ar 20 000, man braucu savās pirmajās brīvdienās, un vēl pēc 2 gadiem es izgāju no ienākumu apmēram no 7,000 un jau uz augšu, ja? Tā kā sapņi piepildās, vienkārši vajag atrast pareizo partneri, pareizo kompāniju, pareizo komandu, un viss notiks. Es to neredzu savus slaidus, Kārli. Jā, meistaru brīvdienas, nezinu, cik man te ir slaidi, ja tātad es esmu bijusi Taizemē, esmu bijusi Japānā, Okinavas salā, kur ražo mūsu koraļus burvīgos, esmu bijusi Arābu Emirātos, Šrilankā, Balī. Uz Balī es varēju aizvest vienu līdz savu ģimenes locekļu, es paņēmu savu mīļo meitiņu nosīt, viņai jau ir 30 gadi, es varēju uzdāvināt viņai šo burvīgo dāvanu, ja, un tagad jau mēs esam šobrīd Indijā, es ceru, ka jums netraucē šie fona trokšņi, bet, droši vien es beigšu, tas no manīm ir viss. Es tiešām ceru, ka jūs izskatīsiet šo iespēju, spērsiet šos pirmos soļus, nāksiet mūsu projektā kopā ar mums, jo komandā tiešām ir spēks, ja, un, manuprāt, šis ir vienīgais biznesa veids, kur jums ir mentori, kuri pārdzīvo un dzīvo līdzi gadiem jūsu izaugsmai un dara varbūt dažreiz vairāk nekā jūs, un tic jums vairāk nekā jūs pats varbūt spējat un atver jūsu stiprās puses. Tā kā, jā. Es jums novēlu, nākt kopā ar mums, vismaz šo pirmo soli izdarīt, un tad jau tālāk redzēs. Bučas visiem! Paldies, tev, Vineta, ārprāt, cik iedvesmojoši, cik fantastiski, super vienkārši. Jā, un es vēl, Kārli, uzliec varbūt to slaidiņu vēl. Jā, kas arī mani motivēja būt šeit, protams, veselība, šī finansiālā izaugsme un arī vide, kas ir mums apkārt, kā jūs redzat, tu te neesi viens, ja? Tev ir šī atbalsta komanda, tev ir mentors, tev ir pasākumi, tev ir fantastisks šis te personīgais kabinets, kur visu tu redzi, kā saka, telefons, tavs biznes ir tavā plaukstā. Mums notiek dažādi šie te pasākumi, Coral Stories, Eiropas līmeņa pasākumi, Baltijas līmeņa pasākumi, arī pasaules līmeņa pasākumi. Arī man bija tas gods nesen tikko martā atgriezos no Turcijas, kur biju Gold for Gold pasākumā, kur ar mums, tad es vēl biju zelta direktors, kur mums ar zelta direktoriem strādā pasaules līmeņa šie te meistari, līderi, zelta meistari, platīna meistari, kuri nodod mums savas zināšanas, dod fantastiskus rīkus, materiālus, kā mums darboties tālāk. Tā kā tas ir nenovērtējami, jo es zinu ļoti daudzus uzņēmējus, kas maksā milzīgas naudas saviem coachiem, saviem mentoriem. Šeit mēs mācāmies no līderiem pilnīgi bez maksas. Tā kā šī te kopiena, šī te veselīgi pozitīvi domājošie cilvēki, kas mūs apvieno šajos pasākumos, ir kaut kas vienkārši fantastisks. Un drīz mēs tiksimies, kas mums nākamais ir Baltijas vilnis tūlīt pat maijā. Tad mums ir Krakova, kur mēs brauksim ļoti liela kompānija no Latvijas un atzīmēsim arī kompānijas 25 gadi. Tā kā fantastiskas iespējas un fantastiska kopā būšana. Ejam tālāk un nedaudz vēl mums ir rezultāti. Var noņemt šo te. Jā. Un tā tad
Diemžēl Regita nevar pieslēgties, bet varbūt Kārli uzliec slaidu. Es nedaudz paskatīsim šo te Regitas rezultātu. Tātad Regita ir jauna sieviete, kas dzīvo Spānijā. Viņa, diemžēl, pēkšņi nevarēja pieslēgties, viņa ļoti atvainojas, bet nedaudz tātad ir bildes, kur jūs paši arī variet apskatīt, ar kādām šīm te veselības problēmām viņa ienāca klubā. Un kādi ir viņas šie te ieguvumi veselības. Ja? Nu, tur tiešām ir ļoti daudz gan veselības problēmu, ja? Jo reizēm arī cilvēki domā, kas tam man tur tikai nagu sēnīte, tas jau nekas, man tikai nedaudz nogurums, tas jau nekas, ja? Un šādā veidā mums liekas, ka tas ir normāli, bet patiesībā tad, kad mēs iegūstam savu šo te super labo veselības stāvokli, tad mēs saprotam, ka tas nebija toreiz normāli, ka cilvēkam nav jājūtās slikti. Viņam ir jājūtas laimīgam, veselīgam, piepildītam un tiešām jādzīvo pārticīga dzīve. Un arī Regita šobrīd jau ir šajā biznesā un darbojas paralēli šobrīd vēl savam esošajam darbam, bet droši vien ar vienu kāju jau viņa ir šeit arī pavisam. Kā nākošo rezultātu es pieteikšu Ingrīdu Liepu. Fantastiska sieviete. Arī tātad ienāca uz veselību, bet Ingrīdiņ, vārds tev pati pastāstīsi, kāpēc tu šeit esi un kāpēc paliki. Jā, labvakar visiem. Man ļoti patīk, ka šodien šī pārraide ir tāda ļoti iedvesmojuša, un es arī caur šo pārraidi saprotu, ka es esmu pareizajā vietā, laikam un pareizajā laikā. Un kā mēs nonākam šeit, ja? Nu, katram mums ir mazliet līdzīgi šie stāsti, mazāk vai vairāk mēs nonākam šeit caur veselību, un arī es šajā kompānijā nonācu caur savu veselības problēmu, jo 2 gadus atpakaļ es intensīvi sāku meklēt, kā attīrīt savu organismu, jo tas bija nepieciešams, jo mana sejas āda bija apsārtusi, rokas āda apsārtusi, un cik tas bija jau tāds ziemas laiks, tad gribās teikt, kad jau sākās tādas zināmas, neteiksim panika, jā, zināmā mērā panika, jo daudz ko es jau vairs nevarēju darīt, ja nevarēju normāli nomazgāt traukus, nevarēju normāli iet ārā, jo saules vējš viss, radīja tādu ļoti lielu diskomfortu, jā. Un tad man gribās teikt tā, kas meklē, tas atrod, un es atradu šo kompāniju, es atradu šo lielisko iespēju būt projektā, izmainu savu dzīvi 90 dienās, un pat cik arī aprīlī šis projekts būs jau 2. sezona, tad arī gribu visus aicināt uz nākošo iepazīšanās Zoomu, kas būs jau pavisam drīz, ja, tātad jau rīt, kur mēs pastāstīsim arī par šo projektu. Un šeit, ja runājot par to, ka 3 mēnešu laikā var būt tādus, ievērības cienīgus rezultātus, man gribās teikt tādām diezgan nopietnām diagnozēm, ja, jo jums ir jāsaprot, ka hormonālās ziedes ar lielu atlaidi un dažas pat pavelti aptiekā neizsniedz tāpat, bet gan tikai pēc tam, kad uzliek šo diagnozi. Redziet, un tā motivācija katram man var būt dažāda. Vieni samierinās ar savu likteni, citi nesamierinās, un es biju tā, kas nesamierinājās ar šo diagnozu un meklēju šīs papildus iespējas. Un šajā attēlā jūs tiešām redziet, kā 3 mēnešu laikā es esmu atbrīvojusies jau no savām ādas problēmām. Un plusā, kā liels bonus, jā, vēl -8 kg svara zaudējums. Ja. Tā kā rezultāti bija, gribās teikt, lieliski, iespaidīgi, superīgi. Un es noticēju šīs kompānijas produktam, un ar vien vairāk man sāk interesēt, ka šie ir par tādiem brīnumu produktiem, kurus lietojot ikdienā,
mēs panākam šādu rezultātu. Jā, un es esmu bezgalā priecīga un lepna, kad mūsu kompānijā ir šādi produkti, jā, un kad dzerot šo korālmainu ūdeni, dzīvojot pēc šiem veselības koncepcijas priekšrakstiem, mēs varam gūt lielisks rezultāts un daudz savas problēmas atrisināt paši. Ja? Tā kā dzīvojam pēc šiem principiem, lietojam brīnišķīgus produktus, un šī kompānija piedāvā arī šo lielisko iespēju iegādāties produktu bez maksas, kas arī man tajā brīdī likās ļoti saistoši. Un tā, nu es esmu šajā kompānijā un turpinu arī tālāk. Paldies! Īsumā. Paldies! Paldies, tev, Ingrīda, tiešām ļoti forši, ka mums pievienojas cilvēki, jā, un ka caur savu veselību arī saskata šīs te pārējās iespējas. Paldies, ka tu esi ar mums. Un kā nākamajai es vārdu došu Valentīnai Gustai, kas ir mana pirmā partnere, mana, kā saka, stiprā kāja, Valentīna Gusta, kas arī caur veselību tomēr nolēma palikt šajā biznesā. Kaut arī sākumā teica, nē, bet Valentīna, lūdzu, tavs stāsts. Valentīniņ, mēs nedzirdam, neredzu tur, kur tu man pazudi, nedzirdu. Jā, un tagad? Jā, ir. Labvakar visiem, prieks būt šeit, prieks visus redzēt, jā. Un man laikam ir jāsāk atkal padalīties ar savu rezultātu. Mani rezultāti slaidos nav parādāmi, tie ir tikai izstāstāmi. Nu, kā es nonācu Korāla klubā? Tas bija, jau jāteic, nepilnus 2 gadus atpakaļ. Tas bija brīdis, kad es devos pensijā, pelnītā atpūtā. Sāku strādāt samazinātā slodzē, un man bija brīvs laiks ieklausīties sevī, savā organismā. Un pa šiem daudziem darba gadiem, es biju iedzīvojusies patiešām daudzās veselības problēmās. Tikai vēl piedevām ņemot vērā, ka pēdējos 25 gadus es radīju, vadīju, auklēju savu ģimenes biznesu. Man vispār neatlika laika risināt tās problēmas, lai gan risināju, centos, gāju pie ārstiem, bet, kaut kā tas risinājums tomēr nenāca. Atklāšu, mana vislielākā veselības problēma, ko es sāku risināt caur Korāla klubu produktiem, bija galvas reiboņi, kas mani patiešām mocīja vairāk kā 40 gadus kopš vecākās meitas dzimšanas. Nācās sadzīvot, bija ļoti grūti, un lūk, nonākot Korāla klubā, 2 nedēļas lietojot detoksu, es jau sajūtu pārmaiņas, un tas manī viesa tādas cerības, ka es turpināju, es paliku un gāju to garo ceļu. Arī šogad, pagājušajā gadā, izejot 90 dienu veselības koncepciju, es atrisināju vēl vienu problēmu. Es atbrīvojos ne tikai no galvas reiboņiem, bet arī manas kāju ceļgalu locītavas mani mocīja arī jau gadus 10, 15 un vēl vairāk. Dažādas terapijas tika pielietotas, nekas nerisināja neko. Tagad es jūtos priecīga, pateicīga, problēmas mani vairs nemoka. Un līdz ar to, sajūtot šo fantastisko rezultātu, es sapratu, ka man ir jādalās ar šiem rezultātiem, un es sāku dalīties. Un cilvēki mani saklausīja un sāka sekot, sāka mani meklēt, uzdeva jautājumus, interesējās, un ar lielāko prieku man bija iespēja kādam palīdzēt, jo man dzīvē vispār ir laikam tāda misija, man patīk, un tā vienmēr ir sanācis, ka man kādam ir jāpalīdz. Un šī bija tā iespēja, ko es varēju piepildīt un realizēt. Un vēl es noticēju ne tikai šiem produktiem, es noticēju šai kompānijai. Šeit viss ir tik saprotami, tik caurspīdīgi. Šeit ir tādi fantastiski
kolēģi, tāds atbalsts ir no kompānijas, te vienkārši te ir tikai jāpaliek, te vairs tic nekas nav. Un pavisam nemanot, es sajūtos piederīga Koraļu kluba kompānijai, Koraļiem. Un līdz ar to man nācās arī darboties, un šobrīd solīti pa solītim es augu. Jo pirmkārt, man pēdējos 20, ņemot vērā, ka mans bizness bija kā dzīvesveids, 25 gadu garumā, tad aizejot pensijā, mani bija laika pārpalikums. Un šeit es atradu to piepildījumu, to laika piepildījumu, jo es esmu radusi dzīvot aktīvi, darboties, iet, jebko darīt. Un šeit man ir tā iespēja atkal darboties. Jā, šeit ir jauni izaicinājumi, šeit ir jāapgūst jaunākās tehnoloģijas. Jā, tas manā vecumā vairs nav viegli, bet es to daru un darīšu. Bet tā ir iespēja atkal apgūt kaut ko jaunu, pat manā vecumā, ja? Un tādā veidā palīdzēt atkal cilvēkiem un gūt sev labumu. Palīdzot citiem, ja? Veidojot to pasauli veselīgāku, laimīgāku, priecīgāku, labestīgāku. Es arī gūstu sev labumu. Un kas pats galvenais, kā man meita teica, mamma, tu vienu biznesu izauklēji, tev tagad jāķeras pie nākamā. Un kāpēc gan ne? Man taču ir tik daudz mazbērnu, man ir bērni, man ir kam to visu atstāt. To visu var pārmantot, kas ir pozitīvais šajā kompānijā, ka to var pārmantot. Tātad es tagad uz pilnu jaudu esmu šeit, lai sasniegtu atkal jaunus kalngalus, un lai būtu un lai paliktu šeit. Un milzīgs paldies kompānijai, paldies visiem partneriem. Es jūtos ļoti, ļoti šeit labi. Paldies! Paldies, paldies, mīļā Valentīna. Tiešām man ir ārkārtīgi liels prieks, ka tu esi pie mums, ka tu esi manā komandā. Jā, paldies jums, mīļie, visiem par visiem spīkeriem, par šo te informāciju sagatavoto. Bet tagad nedaudz es jums tātad ieskicēšu par projektu īsumā. Tātad, kā mums notiks šis te projektiņš? Tātad visi tie, kuri vēlas būt šajā projektā, jums ir jāpievienojas mūsu Telegram čatā. Ja gadījumā jūs tur vēl neesiet, droši prasiet man vai saviem mentoriem vai veselības trenerīšiem, lai jūs pievieno vai arī paši pievienojieties šim te čatam. Tātad būs likti uzdevumi, 1 līdz 2 uzdevumi nedēļā plus mīnus, ja, kur tātad, kas jums būs jāizpilda. Un šī te uzdevuma izpilde būs jāieliek arī šajā te čatiņā, lai citi redz, lai mēs redzam, lai varam pamotivēt un papriecāties viens par otru. Tā kā šie te uzdevumi būs jāizpilda līdz konkrētam datumam. Tad mēs ar prieku padalīsimies fantastiskā informācijā. Mums ir ļoti liela bagāža ar dažādām lekcijām, gan par veselību, ja, par šo te organismu atjaunošanas pamatprincipiem, gan par biznesu, gan par motivāciju, par izaugsmi, ja, jo tikai ir tā, ka principā tikai tu pats esi savs šķērslis, lai tu sasniegtu vai nesasniegtu savus mērķus, ja. Tā kā strādāsim arī ar jūsu pašapziņu, lai mēs ietu stabili uz priekšu savā biznesā. Un arī būs 1 reizi nedēļā, tātad otrdienās, šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Katru nedēļu mēs tiksimies Zoomā, kur tātad varēsiet uzdot savus jautājumus. Iziesim cauri šiem te uzdevumiem, kā gāja, kas veicās, kas neveicās, ja? Tā kā mēs pārunāsim visu šo te projekta un uzdevumu gaitu. Nu, lūk, un kā viens no pirmajiem uzdevumiem, jeb jau šiem te instrumentiem, ko mēs iedosim jums jau savu pirmo klientu uzrunāšanai, ir šis te jau izskanējušais veselības projekts Izmaini savu dzīvi 90 dienās, kas ir jau sācies, startē, un šobrīd notiek dalībnieku uzņemšana.
Tāpēc es aicināšu brīnišķīgu veselības treneri, nutricioloģi Indru Šmiti mazliet mūs iepazīstināt ar šo te projektu, ar projekta gaitu un kā tad tas viss notiksies. Lūdzu, Indriņ. Labvakar visiem! Jā, man liekas, tas bija tas projekta nosaukums, kas šodien izskanēja visvairāk, izmaiņa savu dzīvi 90 dienās. Jūs visi arī redzējāt šos rezultātus, kas arī ir iegūti tieši ejot pēc veselības koncepcijas šajā te projektā. Un tas arī būs šis pirmais instruments, ar ko jūs varēsiet strādāt, aicinot savus draugus, savus ģimenes locekļus, savus paziņus uz šo projektu, lai viņi pievienojās un tādā veidā varētu kopā ar jums arī veikt šo te veselības koncepciju, iziet un 90 dienās sakārtot savu organismu. Kā tad notiks šis projekts? Tas notiks katru mēnesi, būs atsevišķi viena programma jāiegādājas, kas būs kā paka, jo mēs strādājam ar paku sistēmu, līdz ar to mums nav jābūt ne ārstiem, ne mediķiem, lai mēs varētu palīdzēt cilvēkiem, mēs vienkārši viņiem palīdzam sakārtot organismu. Un par to jau ir parūpējušies mūsu Koraļu kluba ārsti un mediķi, kas ir šīs pakas salikuši tieši tā, kā viņas vislabāk var darboties. Tātad no 8. aprīļa mums sāksies projekts. Aicināsim vēl mēs cilvēkus pievienoties līdz pat 15. aprīlim. Būs Telegram čata grupa, kurā visi tiks pievienoti šie dalībnieki. Tur viņi arī saņems visu informāciju par produktu lietošanu, par produktu aprakstus. Protams, kad jūs paši arī varēsiet daudz ko mācīties tur, ja jūs jau jāsiet pieredzējuši koraļu produktu lietotāji, jūs varēsiet paši sniegt saviem klientiem šo te informāciju. Tad 1. mēnesī mēs iesim Coral Detox programmu, kurā mēs palīdzēsim savam organismam atbrīvoties no ūdenī un taukoši tīstošiem toksīniem. 2. mēnesis būs pretparastārā programma, kurā mēs palūksim mīļi aiziet no mūsu ķermeņa apakšķīrniekiem nelūgtiem, dažādiem patogēniem sēnēm. Un 3. mēnesis tad mēs, tie, kas būs gatavi, varēs doties tālāk dziļo organismu attīrīšanu veikt ar programmu Kolovada, vai arī tad tālāk jau pabarot savu organismu ar visu to, kas tam ir nepieciešams. Un nepārtraukti šī projekta laikā jūs saņemsiet ļoti daudz informāciju, ļoti daudz dažādas lekcijas par veselības tēmām, kas noteikti jūs aizraus tieši tāpatās, kā mani aizrāva pirms 8 gadiem, un tāpēc es arī šeit esmu joprojām šajā kompānijā. Tātad, laikam, es arī visu pateicu galveno. Tā kā, jā, es vēl nepateicu to, bet Ingrīda jau minēja, kad mums rītā 12. notiks iepazīšanās Zooms, kurā mēs pastāstīsim vairāk par šo te projektu. Zoomam būs arī ieraksts, ja jūs netiekat 12. tad arī būs ieraksts un varēsiet to noskatīties sev ērtā laikā. Tā kā uz tikšanos projektā. Paldies! Jā, super! Paldies, Indra! Jā, tātad par šo projektu, par šo 90 dienu projektu mūsu šajā biznesa projektā es ielikšu visu informāciju, arī reklāmas materiālus, jā, tātad visa reklāma jau ir gatava, gan teksts, gan reklāmas materiāli, ar ko dalīties, ko likt savos sociālajos tīklos, arī iepazīšanās Zooma saiti arī ielikšu mūsu grupiņā, jā, un visi laipni aicināti rītdien pievienoties šim te 90 dienu projektam. Nu, super, paldies visiem. Varbūt ir lūdzu kādi jautājumi. Skatos čatiņā rakstīts, Baiba raksta super informācija, prieks, ko tādu dzirdēt no cilvēka, kas bijis abās frontēs. Tas bija par Kārli, kur viņš dalījās, jā, šajās atšķirībās par mārketinga, šo te tīkla mārketingu un līnijveida biznesu. Prieks šeit būt, Gastons raksta, jā, tā kā super, variet droši, varbūt jums ir jautājumi, variet pieslēgties ar mikrofonu, uzdot, jautāt, ja vēl kaut kas nav skaidrs. Es jau vēl kā algots darbinieks, esmu gan 30 gadus nostrādājis, tā kā es esmu visur bijis.
visās frontēs. Tā arī ir. Tā, labi. Varbūt tie, kas baidās par tīklu mārketingu, es vienkārši pateikšu tādu vienu interesantu ciparu. 23. gadā tīkla mārketinga apgrozījums pasaulē bija 223 miljārdi. Mūzikas industrija tādā pašā gadā, pagājušajā gadā 31 miljārds. Filmu industrija 33 miljārdi. Tā kā, ja kāds domā, ka tas ir kaut kas ļoti nelegāls, tad es teiktu, tas ir drīzāk ļoti liels biznes. Piemēram, Amerikā vidēji katrs 5. iedzīvotājs nodarbojas ar tīkla mārketingu. Un ja mēs vēl paskatāmies tuvāk, kas ir wellness joma tīkla mārketingā, tad tie ir apmēram 70 miljārdi. Un vienalga tas ir vairāk nekā visa mūzikas un filmu industrija kopā. Tad padomājiet, cik tas ir liels biznes. Un varbūt kādreiz palaidiet garām tos cilvēkus, kas saka, ka tas ir fufels. Ja? Tās ir ļoti liels naudas. Tas tā, no manis. Jā, super. Tieši tā, tās ir dzīves iespējas, ko kāds negrib, lai jūs redzat, bet mēs jums to ceļu parādīsim un atvērsim visas šīs iespējas. Super, tā, kas tur vēl mums bija? Kāds jautājums tas bija? Tā. Jā, Kārlim ir tik tiešām ļoti bagāta pieredze. Labi. Jā, man jau ir viens jautājums. Dalībnieki, kur tiks pievienoti? Viņiem pašiem jāpievienojās Telegramā vai viņi tiks pievienoti biznesu šī te, kuri ies projektā šajā iekšā? Var gan. Ir tā, tad var nosūtīt šo te linku, kad tā kā cilvēks pats pievienojas šim te chatiņam, vai arī viņu pievienot. Ja, tad respektīvi vēršieties vai nu pie manis, vai pie kāda sev šī te zināmā cilvēka, pie sava mentora, kurš var jūs kādā grupiņā ielikt, bet arī šis links ir ielikts gan Coral Business Time chatiņā, ja, arī es mīlu tevi Coral klientu chatā. Ja jūs tur neesiet gadījumā, tad droši rakstiet kādam no mums, un mēs jūs pievienosim. Jā. Paldies. Tā, un arī jā, šajā čatā varēs droši rakstīt arī jautājumus jau iepriekš, un tad šajās tikšanās reizēs tad mēs arī viņus klātienē apspriedīsim. Nu, super! Man ļoti liels prieks. Paldies visiem spīkeriem par šo vakaru, par šo zoomu, un novēlu visiem izdošanos. Tas, kurš dara, tas arī var un arī sasniedz savus mērķus, tā kā noteikti izdošanos, un paldies visiem un jauku vakaru!